Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināt jūs mājās, ēterā raidījums Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina laiks. Runāsim arī šovakar. Pirms šīs sarunas man sarunbiedri atsūtīja kādu brīnišķīgu fotogrāfiju, kurā bija nofotografēta kāda tāda kā kartiņa, kā tāda pavada kartiņa viņas izstrādājumam, un uz tās bija rakstīti sekojoši vārdi: mīlestība, atbildība, ieraugs, zināšanas un enerģija. Lūk, par šīm lietām, ko visu sevi ietver maize, un ne tikai, arī dzen par skolas lietām, arī dzen par zināšanas nodošanu citai paaudzei un citam cilvēkam. Par to šovakar sarunā Alsundzniece Skaidrīte Nagliņa. Sveiki, Skaidrīte! Sveiki! Prieks redzēt, prieks dzirdēt un prieks būt Kurzemes radio. Man savukārt ļoti liels prieks ar tevi sastapties, un esmu tevi redzējusi caur ekrānu, jau pirms kādu laiciņu, kā tādu īstu Latviju saimnieci, pie tās arī mazliet pie tās tavas dzīves sērijas mazliet pieķersimies sarunas gaitā, bet gads ir tikko sācies, un tā, tas mums ir iegājies, ka tad, ja mēs satiekamies gada sākumā, vispirms mēs sakam viens otram, lai laimīgs un veiksmīgs un veselīgs jaunais gads. Ko tu pati vēlētu sev jaunajā gadā? Sev jaunajā gadā es vēlu veselību un labus cilvēkus visapkārt. Man liekas, ka tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo veiksme, veselība un labi cilvēki līdzās, un tas tāds neuzvarams spēks ir. Tas, ko es tikko kā nosaucu, mīlestība, atbildība, ieraugs un zināšanas un enerģija. Skaidrīt, to es pazīstam Suitu zemē. Man uz galda arstāv no Suitas ķēķa atceļojis sklandrausīts. Tas ir tas pats dižraus. Tas ir tas pats dižraus, bet Suitos viņu pat dižraus nesauc. Mēs viņu saucam tikai par sklandrausi, ja viņš atbilst visiem noteikumiem ar savām 3 kārtām: rucu, milti, kartupeļu kārta, burkānu kārta. Pa dižrausi kaut kā viņi vairāk sauc Talsu pusē, kurā es arī esmu kādreiz pastrādājusi. Bet mūsu pusē man viņš ir un mums viņš ir sklandraus. Skaidri, kā iesākās tas ceļš, tas maizes ceļš, un varbūt, ja tu varētu mazliet pašķirt to dzīves albumu lapas pusi atpakaļ un uzburt to savu bērnības maizes garšu, jo nevelti saka, ka tas, kas reiz pagaršots bērnībā, smaržas, sajūtas, varbūt kādas skaņas vai dziesmas, tās seko mums līdzi visu mūžu. Kā ir ar tevi? Vai tas tev nāk jau paudžu paudzēs, vai tu pārmantoji šo, vai iemācījies? Es laikam viņu pārmantoju, jo tiešām, cik es sevi atceros, tik es zinu, ka mamma maizi cepa. 60. gados, kad es vēl biju skolniece, tad mamma cepa pat mājas vajadzībām rudzu maizi, kāda viņa tur bija un cepa mājās, jo tad jau veikalā maizi nemaz tik vienkārši nebija pieejama. Pirmkārt, mēs dzīvojām 7 km no centra, kur tu vienmēr tiks pēc tā maizes kukuļu. Un tad jau maizes krāsnes mājās bija un mamma cepa rupmaizi. Vēlāk, atmodas laiks, kas sākās, tie bija 90. gadi, tad kaut kā visi gribēja atgriezties pie maizes cepšanas tradīcijām, tie, kas tās bija varbūt pazaudējuši, bet mūsu mājā neviens neko pazaudējis nebija. Mamma tā sauc kā maizes cepa, un visos godos bija viņas ceptās skābmaize, kā mēs viņu saucām, bet tad tā vairāk cepto skābmaizi. Jo skābmaize jau bija tā, ko cep uz godiem, ko cep uz svētkiem, to tā ikdienā nemaz neēda. Un man tiešām tā rupmaizes garša man nav tik palikusi no bērnības, bet man ir tieši šī te mammas ceptās skābmaizes garša palikusi. Un to saka daudzi, kuri rēduši to manas mammas cepto skābmaizi, tie saka, ka tā garša vēl joprojām viņiem ir. Vai man vienmēr iznāk tāda paša garša, ka viņai tā grūti teikt, jo katreiz arī kaut kas nomisējās. Saimniece jau arī katru reizi ir savā noskaņojumā paklaut, ka to maizi cepa ko. Tieši tā, saimniece savā noskaņojumā, mēnesis fāze vēl tur kaut kas, un tad šādi un tādi blakus apstākļi var gadīties. Skaidri par tām maizes lietām mēs vēl varbūt tā detalizētāk parunāsim, bet es gribētu arī vēl mazliet ar to otru profesiju iesākt, jo nevelti es viņu piesaucu par to skolmeistaru lietu runājot. Pirms mēs norunājām tikšanos un interviju,
Es tev sacīju, ka man šķiet, ka nav nekas svētāks par darbu, kur cilvēks māca otru cilvēku zinībām, kur cilvēks cep maizi un godā savus senču tradīcijas un, protams, godā pats savu zemi un savu sētu un tādajādi nodot šīs zināšanas tālāk. Un tas ir tāds nebeidzams un neizsīkstošs process. Kas ar to skolmeistarošanos notika? Kāpēc tu aizgāji mācīties par skolotāju? Vai cik mīļi, ka tu man nosauc par skolmeistaru. Jo tā man sauca brālis mans. Viņš nekad neteica skolotāja vai māsa. Pavērās durvis un bija tā. Skolmeistara uzliec man kafeju. Tad mēs pie tās kafejas, pie Liepājas kafejas buņģiņas, mēs varējām nosēdēt visu nakti un visu, ko nopjāpāt. Mums kaut kā tik labi sapasēja. Brālis vairs, diemžēl, nav. Un tā kā man tas vārds skolmeistars ļoti mīļš. Tas, ka es būšu skolotāja, es jau kaut kad sapratu vidusskolā, pat agrāk varbūt. Bet es kaut kā biju iedomājusies, ka es būšu sākuma skolas skolotāja. Bet tad man vidusskolā, man audzinātāja, skolotājs Broģe, bija matemātikas skolotāja, un teica, ko tad tu tur uz to pamatskolu, tos matemātikas jau vajag vairāk. Ja jau klases audzinātājs saka, matemātikas vajag vairāk, labi, tā jāmācās tā matemātika. Un tā es iestājos Liepājas toreiz pedagoģiskais institūts bija, un tā es arī viņu veiksmīgi pabeidzu, un arī veiksmīgi visu savu darbu mūžu mācīju matemātiku, bet tad es vēl piemācījos klāt vidusskolas fiziku un ekonomiku. Un tad es tā, to skolmeistaru būšanu. Tātad tas bija par tiem skolmeistariem. Par maizi tātad mantots no mammas, un tad es tajā 2000, pat var pateikt, kurā gadā, tad, kad dēls beidza vidusskolu, 2004. gads tas bija, jā. Maizes krāsnes bija, mamma mana vairs necepa. Es aizgāju uz mājām, uz vīra mājām, un tur arī bija maizes krāsnes. Un tagad saka, virtuvē tur taisīs remontā, krāsnes jājauc nost, jo viņi lielu vietu aizņem. Es saku, nē, krāsnes nost nejauks. Bet neviens neko necepot. Es saku, bet man tagad spīts krāsnes jauks nost. Nejauks krāsnes nost, es cepu to maizi, jo krāsnes nojaukt var vienmēr. Bet kas viņi pēc tām uzbūvēs, ja vajadzēs, nekas nebūs. Un tā krāsnes vēl šodien stāv. Un kalpo arī tā pati krāsnes? Cepu, jā, cepu skābmaizi gan tur, un cepu arī skābmaizi. Arī mums ir maizes krāsnes, mūsu suiķēķi, īstā malkurinā maizes krāsnes ir suiķēķi, un tur es arī cepu. Skaidrīt, ja viens cilvēks tagad mūsos klausās un domā, es arī gribu cept maizi, ar ko viņam būtu jāsāk? Tā savām vajadzībām es arī gribētu iemācīties cept maizi. Vai pie tevis var aiziet kāds vai aizbraukt un teikt, Klau, vai jūs man skolmeistaru varētu iemācīt cept maizi? Jā, es varu iemācīt, un es jau arī vienam otram iemācījusi, un mans kaimiņš pāri lielceļam cēņu maizi, ja kāds tagad pazīst un zina. Tur es pirmā reizē stāvēju klāt, kamēr viņa ar plātēm skraidīja par 3 cepeškrāšņiem, cepu to pirmo cepienu. Pēc tam jau gan viņiem noteikti ir īstā krāsnes, un tagad jau viņiem tas ir vesels biznesiņš. Bet jā, un es iemācīju, un viņi vienmēr atceras to, ka es viņiem to iemācīju un izstāstīju. Bet ne jau tikai tiem, pēc tam jau Elsonga es ar šito skābmaizi cepšanu aplipināju vēl tur daudz, un man kolēģi interesanti tagad cep pēc manas recepts, un arī viņai ir vairākas krāsnes uzmūrēts, neviena nav noplēs, bet ir uzmūrēts, un viņa cep. Un Jūrkalnē es zinu cilvēku, kur pēc manas recepts cep. Jā, protams, ir tikai jāsāk darīt un iemācīt, pastāstīt, es varu laipni lūgt. Bet skaidrīt, kā ir ar tām zināšanām, tur dažkārt ir tā, ka tie vecie meistari, tādi ir, viņi diezgan tādi skunstīgi un niķu stiķu pilni. Viņi saka, nekā nebija, es tās savas dzimtas receptes nodošu tikai saviem dzimtas pēctečiem un to nevienam svešam nestāstīšu. Kāpēc tu tā dāsni dalies ar to zināšanu? Man žēl, bet lai taču cilvēks strādā un mēģina un dara. Man galīgi nav žēl, un man tur nekāda milzama noslēpumi nav. Tā kā es daru, tā es izstāstu, man viņi mēģina dara, un pēc tam jau katrs pielāgo arī sev, kas viņam sanāk, kas nesanāk, un kā reizēm man jau var nevienmēr sanāk tik labi, kā es gribētu. Bet ar maizi un ar ēdienu jau vispār tā ir, tu jau nekad nevar pilnīgi vienādi visu izdarīt. Vienreiz tev iznāk drusku labāk, citreiz visam labi, un citreiz netik labi. Un katrai saimniecei arī ir sava garša un savu vajadzību, kāds tad būs tas.
Bet man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi tāda mīļa, tā nodarbe. Man šķiet, ka maizi cept, tas ir kaut kas tik tāds sirdsdarbs, tik ļoti liels sirdsdarbs. Ko tu teiktu, kas ir tas galvenais, kas būtu jādara, lai izdotos labi tas darbs, lai viņš sanāktu? Nu, tās lietas, ko es tikko kā nosaucu, tā mīlestība un atbildība, bet kas būtu tas, kā tu domā, lai iznāktu labas lietas, kam būtu jābūt cilvēkam? Pirmkārt, ir jābūt pašam ar labu noskaņojumu, ar labām domām. Kaut gan saka, tad, ka maizi mīcot, jābūt ir dusmīgam. Tā, es arī dzirdēju, ka jābūt labi rūkstot. Bet tai mirklī jau var uz kaut ko padusmoties, bet ne jau uz cilvēkiem. Izdomā tur uz kaut ko padusmoties. Par to, ka, piemēram, saule nespīd šodien vai tur lietas pa daudz līst. Bet tas jau nekas uz to mirkli, kamēr tu samīc padusmoties, pēc jau ko viss ir labi. Un jā, tad labam noskaņojumam, mierīgam. Un, tā ir arī tāda sava veida meditācija. Protams, tas ir arī grūti. Mīcīt maizi ir grūti, sevišķi suitas kā maizi mīcīt ir grūti. Ja? Un, ja ir lielāks daudzums, fiziski grūti, fiziski grūti. Jo es, kad liku savam dēlam samīcīt vienā reizē, tad viņš mīcījies stāviet vielas laucīs sviedrus. Un tad viņš teica, nedodies uz ielas satikt kādu beķeri, tad tam kad būtu sviedienas. Tās bija secinājums par maizi mīcīšanu. Jā, tas ir grūts darbs. Tas ir grūts, jā. Un tam tā kā būtu jāpatīk arī. Tam arī jāpatīk, jā. Ja nepatīk, tad tur arī nekas nesanāk. Vai tu domā tad, kad tu cep to maizi, tas cepiens, tad, kad ir, tu domā par tiem cilvēkiem, kas to maizīt ēdīs? Protams. Un tad varbūt ir arī tas iznākums ir dažāds. Protams, kad es par tiem domāju, jā. Bet zini kā, citreiz, ka tu tā ļoti piedomā un ļoti gribi, ļoti labi sanāk. Tā jau ir daudzām lietām. Un tad nesanāk. Un tad, kad citreiz tu tā viegli un, jācep, ir cepamā, viss ok. Un tad ir tādi kukuļi, tā kā bumbas, krāsni bez mazai veļās. Un tad ir ļoti forši. Vai ļoti, ļoti es domāju, ka es tam prezidentam toreiz cepu, kungs, kā tik tā viss labi sanāk, kā tik tā būt. Bet tad, iznāca labi. Neteikšu, ka ļoti labi. Viņš te kā man neatsūtīja nekādas pretenzijas. Nebija atsauksmes, kā viņam garšoja, negaršoja, bet bija ļoti, ļoti, un es atceros to jūlija rītu, kad es to krāsnu kurināju, to maizi biju samīcījusi, un laikam jau to maizi šķāvu krāsnī, jo man jau 10 tam kukulim bija jābūt tai Kuldīgas slimnīcā, kad bija tāds skaists saulēkts pa to suitu ķēķu virtuves logu varēja redzēt tur pāri uz austrumiem, pa ļoti jauka saulītai rītā lēca. Kukuls nebija slikts. Kā ir ar šodienas meistariem un par suitu ķēķi runājot? Vēl mazliet es gribētu par to vienu no galvenajām lietām. Mēs jau mazliet pieskārāmies tai vēsturiskai maizes krāsnei, kurai pateicoties tu iestājies pozā, kur ieņēma galveno lomu tavas mājas sirdī. Kā nu vēl ne, ja maizes krāsnes, tad mājai ir sirds. Ir sirds, jā. Kā ir ar tām krāšņu lietām? Jo dažkārt cilvēki saka, man kādreiz tur bija tāda veca krāsnes, nav neviena meistara, kas viņu sataisa. Ir meistari Latvijā, kas gatavo labas maizes krāsnes? Es pati neesmu īpaši meklējis, man pa laimi viņas visas vēl bija tādas, kas darbojas, bet ir labi meistari, kas taisa, protams, viņi ir jāatrod, ir arī labi meistari, kas uzmūrē no jauna. Tad man vienā ēdolē ir tāda viesu māja Pūjaugi. Tie man arī tur paaicināja, kad bija viņiem krāslas uzmūrēt, kaut kāds Rīgas meistars bija mūrējis, tad man bija jāmēģina izcept, iznāca labi. Tā kā tas Rīgas meistars, es nezinu, kas viņš bija un kur viņi bija atraduši, bet viņš bija to krāslu labu uzmūrējis. Tam saimniekam nepatika tas ārējais interjeris, bet ne jau tas būtiskākais. Viņš to dizainu būtu gribējis citādi. Bet saka, bet tu jau to dizainu var mainīt, viņš jau taisies visu to krāslu atkal jauk nost. Es teicu, nē, tu nomaini to dizainu, tā krāslas ir labi, mājas tur izcept var. Un tā. Par to suitu ķēķi runājot, man stāv te dižrauss uz galda un rakstīts ir suitu ķēķis, suiti.lv. Saka, lūdzu, kas notiek suitu ķēķī? Kā viņš vispār tapa? Kāpēc jums tas tā bija tik ļoti vajadzīgs? Tā suitu ķēķis tapa pateicoties biedrībai Etniskais kultūras centrs Suiti. Un
vajadzīgs viņš bija tāpēc, lai mēs visu šīs te suitiskās lietas, kas saistīts ar ēšanu. Ar ēdienu, sklandraus, ar ēdienu. Un ne tikai sklandraus, ne tikai skābmaizi, mēs arī citus suitu ēdienas rādām un stāstam. Nu, lai tas neaiziet arī zudībā, lai mēs viņu saglabātu. Un tā kā vajadzēja tādu vietu, kur to darīt. Un tad mēs tagad to darām suitu ķēķī. Tad blakus mums arī ir austu, mēs rādām arī aušanas tradīcijas. Un stāstām vienu, ko mēs pa suitiem zinām un varam, un ko mēs saprotam. Nu, tādu, lai saglabātu. Lai saglabātu un lai pastāstītu un iemācītu un popularizētu tālāk. Ko kurš iemācās tas tā, cik viņš grib tikai iemācās, ka viņš atbrauc pie mums, bet viņš atbrauc to savu rausu, viņš tur uzloca, uzķepē, uzloca, pagāja tomēr izcepros un ēd, un ļoti bieži gadās tā, ka saka, es tur kaut kur Rīgā, jebkur to rausu nopirku, brauc arī rīcinieki un ārzemnieki arī brauc. Nopirku, man galīgi negaršoja. Bet šitas jau ir tīri ēdams. Šito jau es ēdu. Vai tas ir tāpēc, ka viņš pats to ir darījis, vai vienkārši tur ir salikts tās izēvielas tā, kā tam vajadzētu būt, nevis tā, kā kaut kur varbūt tirgu pirkts un kā. Jo viena daļa jau arī grēko to, kas spiež uz kvantitāti un pazūd kvalitāti. Sevišķi, ja tas ir tirgus, ja? Lielā daudzumā, ja tu gribi izcept un tirgot un biznesam, tad tā varētu būt. Bet, mēs savu suitu raušu kanti turam, mēs arī domājam par to, lai mums tā kvalitāte tomēr ir. Tas rauss jau ir smalkos rakstos ierakstīts. Viņš smalkās grāmatās. Smalkās grāmatās, un viņš ir tagad divējādi. Smalkās grāmatās viņš ir kā pirmais produkts Latvijā no 2013. gada, man tagad jūg tie gadi. No 2009. mēs esam ar UNESCO statusu, bet no 2013. sklandraus ir pirmais produkts Latvijā, kam ir status garantēta tradicionāla īpatnība, kas prasa to, lai būtu tā receptūra saglabāta, ja? Un lai viņš tās receptes, kas bija pirms 25 gadiem, bet mums jau vairāk nekā 25 gadi, lai viņas arī tagad tā tiktu izmantotas un lai tas nosaukums, to nosaukumu drīkst lietot tikai tad, ja? Arī tirgošanā un visur. Kad ir šīs trīs sastāvdaļas, nedrīkst būt bez kartupeļiem, nedrīkst būt tikai burkānu vien, un nedrīkst kartupeļu burkānu kopā maisīt tajā pildījumā, ja? Jābūt tai rudzu miltu apakšai, kartupeļu kārtai, burkānu kārtai. Ko katrs ielietai kartupelī burkānā, tas ir no saimnieces devīguma vai sklopuma atkarīgs, ja? Un no to, kas viņai garšo vai kas negaršo, ja? Bet jā, un tā kā viņš ir pirmais produkts, tas ir tas pozitīvais, ja? Tas pozitīvais gals. Un tad, pagājušā gadā pēkšņi parādījās kaut kādi mistiski vērtētāji, komisijas, nezinu, pasaulē vai kur viņi bija, kad iedomājies sklandraus 3. negaršīgākais produkts pasaulē. Jā, tāds skandāls arī bija tāds skandāls, es neko, negaršīgs. Atbrauc pie manis arī televīzija, 360, tur kurš tas kanāls tas tur ir, un tie tur filmē, un tur tā žurnālisti arī ar saknēm ir no gudiniekiem, viņai tur arī ir atgudniekos, un viņi no savas vecmām viņas atcerās, un saka, ka nebūtu tā nebija. Tad mēs tur ņēmāmies gar to sklandraus. Bet katra antireklāma jau arī laba reklāma, un tagad viens otrs grib atbraukt un pagaršot to negaršīgāko. Jā, vai patiešām ir tik patiešām tā ir. Nezinu, kā jebkuram ēdienam, arī katram cilvēkam ir savu gaumeslieta, ja viņam jau var negaršot, es to saprotu, var negaršot. Bet es vispār biju drusku dusmīgi par šādu te gājienu, ka tā ķengājās pa ēdienu, ja? Negaršīgākais produkts. Citam vispār nekā nav ko ēst. Pasaulē cik tādās vietās nav bats. Un mēs tagad te tā tomēr pa ēdienu. Es biju drusku pikta par šo te gājienu. Es domāju, ka pamatot skaidri, jo es to klausoties, man savukārt cemme bija par izrunāšanos attiecībā uz skāputru. Es esmu absolūts skāputras fans, jo katrs jau pie kā mēs izaugam, ko mums ģimenē lieto un ēd, pret tā mēs arī, varbūt tur ir nianses cilvēkam vienkārši nepatīk un negaršo tas garšas salikums un viss, bet tāpēc, ja tu nevar teikt, ka tas ir neēdams produkts, ja, ka tas ir slikts ēdiens. Vispār pa ēdienu nevar teikt, ka viens ir slikts. Jebkurš ēdiens ir ēdams ēdiens. Garšo, negaršo, tā ir cita opcija. Tā ir cita lieta, jā. Kā ir ar tiem turistiem un turistu grupām? Cik bieži tev sanāk ar viņiem noņemties un kas ir varbūt tādi, varbūt, ka tev prātā palikuši kādi tādi jautājumi, ko viņi uzdod, pa ko tu patis izbrīnījusies? Kā to var nezināt vai kā to var nesaprast? Tagad tu pieminēji to skāputru, ja? Skāputru ļoti daudzi, nezinu, arī no Latvijas citas puses, kad brauc un skāputru, kad tiek pasniegta,
tad viņi daudzi nezin, kas tāda ir un neēd. Man liekas, tas tik vienkārši, nu, taču nekā galīgi nav. Ūdens, putraimi un rūkušpiens un skāputri gatavi, jā. Nu, turistu grupas ir dažādas, jā, brauc darba kolektīvi, brauc daudz skolēni. Rudenes pusē brauc skolotāju kolektīvi. Uz skolotāju dienu tad ir skolotāju uzlidojums, ja tā var teikt, jā. Un tad viņi arī grib to rausi, tad viņi vēl grib kādu suitu ēdienu bez tās klandraušu, tos klandraus pagatavo, kamēr tas klandraus cepās, un tad mēs arī vai nu vēl kaut ko, ja viņi ēd, kas jau ir pagatavots, viņi kaut ko izdomājuši, vai viņi arī kaut ko klausās, kādu suitu stāstus par vēsturi, par ko vien ir jautājumi, jā. Nu, izbrīnīti, jā, nu, teiksim, vicemnieki, un kad atbrauc, un tāpat Latgales pusi, kad brauc, viņi jau arī sklandraus nav ēduši, jā, un redzējuši, varbūt, ka kaut kur ir, bet ēduši noteikti nav. Nu, kas man tāds jautrāks, es tā uzreiz nemaz tev nevaru pateikt, kas tas tāds būtu bijis, par ko man būtu bijis brīnums. Nu kā, jā, sklandrausim. Vai tad tik daudz tur liek klāt, kad es saucu, ka tur liek klāt, teiksim, kartupeļu kārtai pienu, sviestu, olas, salto krejumu, ķimeni un drusciņu sāli, un tad brīnos tik daudz, tur visa kā ir klāt. Ja visu to tur tā pieliek klāt, nu tad tur ir daudz, un tur ir garšīgi. Un tā viņš sanāk garšīgs. Tā viņš sanāk garšīgs, jā. Skaidrīt, es vēl gribēju tev pavaicāt, vai tajā brīdī, tad, kad tu kā skolmeistars strādāji, vai kā matemātikas skolotāja, tad, kad tu strādāji, tu jau cepi maizi, vai tā maizes cepšana sākās tajā brīdī, kad tas skolas gaids bija nolikts pie malas? Nē, es jau sāku cept, es taču strādāju līdz 20. gadam, un sāku es cept maizi tāpat patstāvīgi 2004. gadā. Es pirmo reizi patstāvīgi izcepu maizi pēc mammas recepts, jo mamma vēl bija, bet mamma vairs necepa. Un sklandraušas visām samām audzināmām klasēm, un pat Laidzē strādājot Tallas rajonā, es sklandraušas ar bērniem izcepu arī, un visām audzināmām klasēm tas bija vienu reizi un pat vairākas reizes gadā, kad tie sklandrauši tika kopā izcepti. Tā kā es arī paralēli tam, ka es strādāju skolā, es arī šīs lietas darīju. Skaidrīt, kā tev šķiet, ir viena daļa mammas, kas, protams, tagad, modernas mammas un laikmetīgas, un viņas tā ieklausās arī savos bērniņos, un nereti tā katastrofa, kas izvēršas virtuvē, tad, kad mazam bērnam ļauj kaut ko darīt, viņas arī tā ļoti mierīgi uz to norēģē. Bet ir viena daļa mammas, kas saka, neķērnājies paēj nost, man nav laika, es ātrāk tagad izdarīšu, tu pastāv paskaties. Kā tev šķiet, tu arī kā skolotājs, kā pedagogs, arī kā cilvēks, kas ir ar virtuvi uz tu, ko tu teiktu tādai mammai, kad tāds ķipars raujas pie kaut kā gatavošanas, saka, es tagad pats? Es teiktu mammai, ka viņa galīgi aplam dar, ja viņa neļauj tam bērnam to darīt. Jo man arī mazmeita bija klāt, kad es nezinu, viņa skolā gāja vai negāja vēl, un sklandraus viņa jau tagad prot visu tur salikt un salocīt un izdarīt, un grib darīt, un tad bija vienreiz secinājums tāds. Man visiem viņa bija 1. klasē, tagad viņa 3. klasē. Un viņa man saka tā, Ome, es saku, kas tad ir? Tad, kad tu būsi veca, tad es strādāšu ar turistiem. Tātad skaidrs, ka tad viņi tos sklandrauši tagad aizās ar tiem turistiem, es tā varēju saprast. Tā kā tas tāpēc, ka viņi redz, ko es daru, ka viņi tur ir klāt un ka viņai patīk arī, jā, viņai patīk. Tā līdzdarbošanās patīk, jā. Un noteikti, skaidrs, ka vieglāk ir tad, ja tev tur neviens pa kājām nemaisās. Ir jau arī man tāds reizes, ka man ātri kaut ko vajag un kad es ne tā, bet pamatā, ja vien ir vēlme to darīt, un viņš tur ir tas bērns, tad noteikti ļaut, un pilnīgi aklam ir tad, ja neļauj. Bet tagad, ja vispār, tagad būs akmens varbūt jau no vecāku dārziņā, cik tad mēs mājās gatavojam ēst ģimenē. Tā, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīga sadaļa, dzīves sadaļa. Tā ir dzīves sadaļa, bet vai tā ir? Man tā šķiet, ka tā kā tāda pašķidra palikusi tā sadaļa, tā kā paklibo, tā kā pieklibo. Bet tā jau ir katra paša izvēle un saprašana un arī viena no tām vērtībām.
Par vērtībām, par dzīvi laukos, par maizi un par skološanos un mācībām. Par to mēs turpināsim sarunu pēc nelielas muzikālas atelpas un klausamies Skaidrītes izvēlētās melodijas. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Mēs turpinām sarunu ar skolotāju Skaidrīti Nagliņu, ar maizes cepēju, ar cilvēku, kura ir neatņēmama Alsungas sastāvdaļa un ar cilvēku, kuras zināšanas ir izaudzinājušas nevienu jaunu cilvēku un palaidušas pasaulē ar savu ceļu somu, lai būtu ko tajā likt, ne tikai tās skolas zinības, bet arī dzīves zinības. Lūk, no viena Skaidrītes audzēkņa esam saņēmuši arī vēstījumu. Skolotājs Skaidrītes audzēkņa mums raksta, viņa bija ne tikai matemātikas skolotāja, bet arī mani klases audzētāja. Nezinu tiešām nevienu, kam būtu vēl tāds busiņš, kurā bērniem tolaik arī man tika ēsta visgaršākā skābeņu zupa, un vēl pajautājiet, cik kilometrus viņi nostaigāja no savām mājām līdz Alsungas vidusskolai. Regulāri Skaidrīt uz skolu un atpakaļ gāja ar kājām. Vienalga, kādi vēji pūt. Ar cieņu Laine, kura mums klausās šobrīd Siguldā. Paldies, Laine, par mīļiem vārdiem, par to, ka tu klausies. Nu, Skaidrīt, jāstāsta, kas tas par busu, kas tev tur sētā stāv? Paldies, Lainīt, tas bija ļoti jauki. Nu, tas bus, kurā tu ej to skābeņus, un tas vairs tagad nav. Tas jau ir citos medību laukos, bet toties man ir viens cits bus, kurš tagad ir tā arī iekārtots. Un tur ir visāds izdarības, un notiek nekur viņš pārvietojams vairs nav, viņam jau tur tie riteņi jau pusē zemē, bet, būs ir, tas vairs nav Latvija, tas ir pazīgs, kā sauca. Bet virsraksts ir uzraksts vēl Alsungas stāv, tas ir no kaut kādiem arī Alsungas kolhoza inventāri, kas tai manā sētā tur ir, jā, viņš tur ir, jā, un tur viss kaut ko citur vēl mēs tagad darām, tad tur tā mēs varam tagad kafiju padzert, un es tur visādas lietas salikusi, un dažas lietas, kas man mājā, ka jaunie paskatās, mēs šito lietu vajadzētu tā kā kaut kur citur vai pat izmest, ka es jūtu, ka viņi tā kā izmetīs, tad es viņu tā pamazām aizvelku uz to autobusu, kā tas liktenis ar tālāk būs, tad jau redzēs. Gluži jau es regulāri nestaigāju visus tos kilometrus 6 uz vienu pusi un 6 atpakaļ, bet ļoti bieži staigāju kājām no skolas, jo ko? Sabiedriskais autobuss aizgāja 4, taču ir visādi pasākumi skolā, ja tev ir klases vakari, tev ir pedagoģiskās padomas sēdes un vēl visādi citādi. Tad es gāju pa to ceļu, un tad jau es biju, tagad es tulītās izteikšu vienu tādu liderīgu teikumu, tad jau es biju slavena ar to, ka man jautāja, kā tu tiksi mājā, ja kā tu mājā, es saku, ar gadījumu vīriešiem, jo tas teiciens man savukārt nāca no manas pirmās darba vietas, jo tad, kad es strādāju Laidas pamatskoliņā, tā skola bija ļoti tuvu Talsiem, 4 kilometri. Tur jau autobus ļoti bieži staigāja. Es pati dzīvoju uz vietas skolā, man nevajadzēja, bet bija daudz skolotāju, kas dzīvoja Talsos. Viņiem tāpatās tur bija, viņi gāja kājām. Un tad no tā laika, mums bija jauns kolektīvs, visas meitenes ap 30. Toreiz, un tad no turienes, un kā tad uz tiem Talsiem tiks? Izies uz ceļu, gan jau būs kāds gadījuma vīrietis. Tad nostopē vai kāds pats apstājās, un tad gadījuma vīriešiem viņas tik uz Talsiem. Tā man tas teiciens iegājas, un viss to tagad zina, ka tas ir gadījuma vīriešiem, ja es tur pa ceļu mētājos, gan jau man kāds savāc un aizved. Citreiz aizēju visu gabalu, citreiz man kāds aizved, visādi ir. Bet nekas ļauns ar mani nav noticis. Viss ir kārtībā. Skaidrīt to visu, ko tu tagad stāsti, un cik tas ir, liekas tagad, cik tas ir tāds gaišuma un humora pilns, bet es varu apgalvot gan kā skolnieks padomu laiku, gan tu kā skolotāja, ka nebūtu tik vienkārši un tik viegli negāju, un ne jau vienmēr arī tā palekdamies tā dzīve gāja. Bet kā tev ir izdevies saglabāt? Un vēl, ko es gribēju sākumā pavaicāt, tu biji stingra matemātikas skolā? Tas jāprasa bērniem. Es domāju, ka es nebiju ļoti stingra. Bet disciplīnu, es centos turēt disciplīnu. Kad es biju ļoti stingra, es neteikšu, es domāju, ka es nebiju ļoti stingra. Bet bērni saprat un iemācīt kaut ko es viņiem iemācīju. Kaut ko jau mēs tur samācījāmies. Tā nebija, kad viņi nesaprata. To, kad teica, ka
pie manis saprot, to daudz teica. Nu, tas jau tad ir galvenais, ja saprot. Jā, ja matemātika saprot, tad ir galvenais. Un es jau pēc tā principa, tā kā mūsu Mēnesis institūtā teica, matemātika ir jāmāca vienkārši. Vienkārši ar dzīvi saistīt. Nu, to jau tā mēģina darīt, bet ne jau vienmēr tas tā ir sanācis, bet centos tā. Skaidrīt, kā ir tagad skatoties uz to, kas notiek izglītības nozarē un kādas diskusijas laiku pa laikam ļoti tādas uzbango arī, protams, gan politiskā vidē, gan sabiedrībā, gan arī skolotāju un vecāku starpā. Kā tev šķiet? Man pirms nedēļas bija saruna ar kādu brīnišķīgu jaunu skolotāju, kurš ar pēc intervijas man teica, viņš saka, zina tāds, cik ļoti skolotāji šobrīd izdeg un cik ļoti viņiem ir grūti šobrīd, ka viņi netiek galā ar to dzīvi visu un to uzkrauto birokrātiju, kas viņiem ir jāpaveic. Kā tev šķiet šobrīd, ja tev būtu tagad jāatgriežas skolas vidē, tu gribētu tur atgriezties? Laikam tieši skolas vidē es negribētu atgriezties, es negribētu mācību procesu kā tādu, bet ziniet, kas man no tās skolas pietrūks? Man tie pasākumi pietrūks, kas bija. Tās ballītes, gan tās klases ballītes, gan tās skolotāju ballītes. Un tie... Tā sabiedrība. Tā sabiedrība man pietrūkst, jā. Un tie cilvēki, bet vai es tā gribētu atgriezties tieši kontaktu stundās. Man jāsaka, man krustmeita teica, viņa tagad ar vairāk vai mazāk, ir tai skolā tur iefiltrējusies atpakaļ no Anglijas atpakaļ. Man tā skola vispār patīk, ja tur tie bērni nebūtu. Tā skola vispār būtu laba lieta, bet ja tie bērni nebūtu, jā. Bet, ir tie bērni, ir tā skola, un kaut kā galā ar visu jātiek ir. Bet ja tā nopietni par šo laiku? Grūti ir, laiks ir, apstākļi ir stipri mainījušies. Mainījušies ir gan noteikumi un prasības izglītībai, gan visas šīs te reformas uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, saprast, ko un kā, kurā reizē. Es neapskaužu tos skolotājus, kam tagad tai skolā jāstrādā. Es tiešām neapskaužu, bet ir jau arī jāstrādā kādam. Ko tā lai dara? Visi jau nevar būt pensionāri un visi nevar arī kaut ko citu atrast. Bet galvenais, es domāju, arī tiem skolotājiem, kas tagad strādā, palikt cilvēcīgiem un saglabāt to cilvēcisko saprātu. Ja? Un galīgi sevi visās vietās nevainot un tiešām kaut kā turēties pie kaut kā laba, pie kaut kādām tām savas nostājas un uz katru švilpienu, kā es saku, kas no visām pusēm nāk, nepalekties. Tādi mani. Bet var jābūt, ka tas ir tikai mans viedoklis, var jābūt, ka citiem ir cits un ka jaunajiem ir grūti. Ir grūti noteikti, jā. Es domāju, ka ļoti liela nozīme ir arī tam, kādā kolektīvā tas jaunais pedagogs nonāk un cik veselīga gaisotne ir kolektīvā. Kā Suitos bija strādāt kolektīvu ziņā, tādā nav noslēpums, ka lauku skolās, tā ir tāda sava riktīgi tāda cieša pasaule. Tā tomēr ir tāda neuzvarama tā komanda. Ja viņi ir labi sadarbojas savā starpā, viņi var daudzas lielas lietas izdarīt. Kā jums gāja Suitos? Jā, es esmu strādājusi patiesībā 3 skolās, savā tātad pirmos 8 darba gadus Paus rajonā. Mums bija tiešām ļoti labs kolektīvs un ļoti laba komanda. Labi, bet ņemsim vērā to, ka tā bija jaunība arī, tā ka tas ar tad drusciņu citu nokrāstai lietai piešķir. Tad, atgriežoties Alsungā, kurā es pat biju mācījusies, un atgriežoties vēl bija arī tie skolotāji, ar ko es biju strādājusi kopā. Mācījusies, kas man bija mācījuši. Kolektīvs arī Alsungā bija ļoti labs. Mums tiešām bija ļoti labs kolektīvs. Mēs katrs zināja, ko viņš dara, un katrs atbildēja par to, ko viņš dara. Šeit vienmēr tāda ļoti laba formula bija, ko mums direktors Prejs Jānis, lai viņam viegls smiltis, jā, viņš teica, jūs tur dariet, bet atbildiet ar par to, ko jūs dariet. Dariet, jā, viņš atļāva, eksperimentē, dari, bet, tad tu zini, ka tev par to būs jāatbild, ka tu tur būs darījis tā vai ne tā. Tā kā, ja jau katrs to savu darbiņu dara un par to atbild, ko viņš dara, tad tam ir nozīme.
Un arī tad kolektīvam ir nozīme. Jā, mums bija ļoti labs kolektīvs, un tad, kad mums tā drusciņa vadība tur sāk pamainīties un tad tā kā bišķī pašķobījās, bet tagad pat es jūtu, ka atkal ir labi. Un labi ir tāpēc, ka mums atkal ir savs ausungs cilvēks, kas ir mūsu skolā direktore. Tā kā tam ir atkal nozīme. Nozīme ir tam savam cilvēkam, nozīme ir arī, kā viņš prot, vadīt. Ne visi nevar būt vadītāji, jā. Tas ir ļoti liels talants, jā. Visi nevar būt vadītāji, tur ir savam talantam, jābūt. Bet tas, kad jāskatās ir vienā virzienā un tas, ka nedrīkst kašķēties un ja kādreiz arī kaut kāds savstarpējais kašķis starp kādiem tur iznāk, tad tas uz ārpus nav jāiznes, tas tad tur paliek, to tur jātiek galā. Un ne viss, kas skolā ir, tas varbūt kādreiz ne tik labais, tā uz ārpus nemaz nav jāiziet. Tā ir tā mana pārliecība. Un es arī tad, kad es strādāju, mums arī tas tā bija, mēs tā dzīvojām. Skaidrīt, es skatos uz tevi un man neliek miera tā tava košā jaka. Mauči un koša jaka un koša drāna, bet šī ir tāda tā kā vasaras jaciņa, šī tagad būtu suitu vasaras jaciņa. Šī ir suitu vasaras jaciņa. Šitā man maz tik sen nav, šito man uz šo. Jo ar tām vasaras jaciņām, tām suitu jaciņām man atkal ir vesels stāsts. Es nezinu, man liekas, jums aizrunāšu visu ēteru. Stāsti. Nebūs laika piebeigt. Tad, kad man vajadzēja 2000, kurš tas gads bija 16. gadā, šito filmēšanu taisīt ar tām Latvijas saimniecēm. Jā. Tad tur vajadzēja, tagad jau tās saimniecības ir dažādos tērpos, bet toreiz tos pirmos gads bija uzstādījums, ka tautas tērpā. Man brunči ir. Man blūza arī ir, tas man ir, zeķis man ir, bet man nav jaciņa. Bet laiku uzšūt īstu tādu jaciņu tik smukā šī nav. Bet man ir manas mammas viena tāda kokvilnas blūze, ko viņai māsa šūsi, ar tādā zaļganā tonī, tādiem nereāliem rakstiem, bet tā kā drusku pa garu, bet kas tad tur īsti zina, kā tur vajag. Man kolēģi tagad, es saku savai kolēģei Lēlai, zinu, kas ir šmuci liela, man tur tai televīzijā vajag, un tas jau drīz vien ir, un man tā jaka nav. Tad viņi man tai vecai mammas, cik vecai, pietiekoši, jā, tā blūza bija diezgan pavalkāt mammai, piešūtās lentas un uztaisīja pa suitu jaciņu. Tad, kad mēs tās saimnieces satikāmies, tad vienu otru tur pirmo reizi satikušās, vienu otru pirmo tā pašķīgi skatījās, bet tad jau pēc tam es izstāstīju to stāstu par to jaku, un tad jau uzreiz tā bija liela vērtība. Cik jau tad es ar to veco mammas blūzu staigāšanu, man beidzot vajadzēja uzšūt šito vasaras jaciņu jaunu, jo man tie turisti taču brauc, un taču kaut kas mugurā man jāvelk ir, es jau tā nevaru vienmēr. Var jau kā citu klēt, tāpēc man šitā vispār tā ļoti mīļa un tāda laba. Jā, šī tiešām ir kokvilnas automus un puķaini, tā ir vasaras jaciņa. Tāda spilgti, kā tie paši, kā jau kārtīgs suits, un nereizi vien, to es arī teikusi intervijās un pieminējusi to suitu tādus sulīgus izteicienus, jo trakāk, jo labāk, jo puķaināk, jo dūlāk, jo labāk, un tas man tik tiešām tāds, man liekas, kas pārnots teiciens, liekas, kas tā paita, kas savu vilni nevar panest. Jā, tas man ir, tas ir suitos populāri, to es vien pat neizdomāju, tas ir, man liekas, paudzēm mantots, jā. To suiteni saka, un man nav Marto teica, kas tā paita, kas nevar savu vilni panest tieši tā. Bet tas ir attiecībā uz tautas tērpu. Uz tautas tērpu, jā, jo tur jau daudz kā virsū, un vasarā tiešām ar viņu ļoti karsti ir. Man arī ir tie suitu brunči, un man tie suitu brunči ir, viņi ir vairāk par 100 gadiem, jo tie ir nevis manas vecmāmiņas, bet manas vecmāmiņas. Un tā mana vecmāmiņa nomira tad, kad mani gaidīja. Un tie brunči pa visādiem aplinkas ceļiem nonāca beigās pie manis. Jo manai mammai, viņa ir ceps kāpmais un ceps klantroši viss cits, bet viņai šīs suitu lietas kaut kā nebija tik, jo viņa ar to savu veco māmu, kas man vecmāmiņa dzīvoja kopā, viņa teica, mēs nevarēja ciest tā grausiņu, tur ar tiem suitu brunčiem ņēmās un mūsu tos meitenes tur, jo viņas bija 5 māsas, mūsu tos meitenes tur trandīja, likt mums pāters skaitīt un ko tik tur nedarīt. Nē, viņai tas nebija. Bet man kaut kā redziet, man kaut kā tā beigās tie brunči pie manis nonāca. Vispirms viņa laikam bija tā manai omei no tēta puses, un tad tā mana oma, kas viņas atdeva man, un es joprojām viņas valkāju. Bet saprotiet, tad, kad tos brunčus uzvalk, man nav ar viņiem karst. Nezinu, kāpēc. Mums, ka vilnas bruncis vispār, tur tā ir cita darīšana. Cita darīšana, un tad, kad tas bruncis ir mugurā, tad man liekas, ka es varu
visu padarīt. Sākumā jau es jau bez tā, ka es ceru mājas un raušu, es jau kādreiz par to skatu tur pagrozos. Tā kā es smējos notikušā teātra aktrise. un tad es ar tos bronžu mugurā, kad es braucu uz Rīgas sveikt uz Radziņā 85 gadu jubileju Davantē bronžu mugurā uz Nacionāla teātra skatuves. Skaidrīt, piedalīsies, tu esi kur tik ne visur. Ir tāds laiks šobrīd, ka mēs gan televīzijā, gan medijos, gan arī varbūt kādās citās žurnāla lapas pusēs. Janvārī parasti ir tas mirklis, kad mēs pāršķirstam savas vēstures lapas puses jaunāko laiku vēsturi, 30 plus gadu vēsturi par to, kas notika janvārī mūsu valstī, kā mēs atgriezām ar dziesmām un garu spēku stāvot pret karaspēku, atgriezām savai valstī brīvību. Daudzkārt tas ir cilāts un tie argumenti, ka varēja būt, bet nebija, bet varēja būt arī pavisam slikti. Par to varbūt nē šovakar, jo mums ir palikuši vēl pāris minūtes, ko runāt. Bet es gribētu no tevis izlūgties kādu tādu labu recepti varbūt un tādu labu ceļa maizi, tādā garīgā izpratnē. Cilvēkiem, kas mēs ikdienišķi skrienot savos darbos, nereti aizmirstam to vērtību, kas mums pieder. Mums pieder sava valoda, sava valsts, ka mums pieder sava zeme, sava sēta, ka mums pieder savas skolas, sava jūra, ka mums ir brīvība pateikt savu viedokli. Kāds cits varbūt oponēs un teiks, nemaz nav tik brīvi. Ziniet, ir brīvi, attaisi muti un saki, ko tu domā. Neviens tev par to cietumā neliek. Ko tu teiktu? Kas ir tas, kas mums katram būtu ikdienišķi no rīta pieceļoties un vakarā ejot gulēt? Jāatceras, ņemot vērā šo laiku, ņemot vērā tos laikus, kas ir mums apkārt, tos notikumus, kas notiek pasaulē, un to nedrošības sajūtu un reizēm tās bāžas un šaubas, kas mūsos iezogās skatoties uz notikumiem līdzās esošām valstīm. Ko tu gribētu teikt, ar ko mums jāsāk dienu un ar ko mums viņu jāpabeidz būt? Kā tu ieteikt? No skolmeistara izdomā recepti. Sarežģīts jautājums, no recepti sarežģītāk par skābmais recepti. No rīta pateikt paldies, ka es esmu te, ko es esmu. Paldies, ka man ir apkārt man mīļi labi cilvēki. Paldies, ka tiešām es esmu Latvijā un ka es varu būt Latvijā, ka man ir ko darīt un kad es gribu to darīt. Un visi man labi bija, ja es pati labi biju. Tā kā to var gan šaurākā nozīmē, gan plašākā nozīmē lietot arī par savu māju, par savu vietu, par savu ciemu, par savu Latviju. Paldies! Skaidrīt Nagliņa šovakar ciemos pie mums radio skatuvē. Mēs vēl klausīsimies Skaidrītas izvēlēto trešo melodiju. Man šķiet, ka tā ir tāda patiesi īstena suitu, tāda nerakstīta himna, bet šķiet, ka neviens tāds lieli godi suitu zemē bez šīs dziesmas nepaiet. Ar jums kopā šovakar radio skatuvē bija es, Dāce Blatkena, un pie skaņa pults mans kolēģis Igo Radžabovs. Tiekamies jau nākampiekdien. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.